Trases. Sacensību noteikumos starptautiskajos ir vairāk pielikumi, un D daļa regulē, kādā veidā būtu jāveido trases. Mēs nedaudz jau pievērsāmies sacensību trašu veidošanai pirmajā daļā, bet tagad tieši par to, kas ir rakstīts sacensību noteikumos rekomendējušajā daļā. Trasē jābūt drošai suņiem un sportistiem. Tas ir samērā pašsaprotams princips, bet tas ir jārealizē vairākos variantos. Ja jūs veidojat trasi pietiekoši kalnainā stāviem nogāzēm pilnā trasē, tad ir jārēķinās ar to, ka šī trasē ir jābūt pieejamām visām tām disciplīnām, kuras jūs esat izlēmuši, ka jūsu sacensībās būs pārstāvētas. Kā jau minēts iepriekš, ātrākās un lielākās komandas ir tās, kas nosaka, vai šo trasi varēs veikt visas komandas. Bieži vien ir tā, ka trase tiek dalītas vairākās sekcijās, un vienu sekciju brauc viena disciplīna, savukārt kādu daļu izlaiž, un brauc īsāku trases daļu citā disciplīna. Ir tā, ka viena sacensība ietvaros pilnīgi katrai disciplīnai ir sava trase. Tas gadās ļoti reti, bet arī to ir iespējams izplānot. Sacensībās nav vēlami krustojumi, bet, ja jums ir 4 virzienu vai 3 virzienu krustojums, kurā vienu brīdi it kā satiekās dalībnieki, tad to ir iespējams, protams, novērst ar sietiem vai citiem šķēršļiem, lai viens otram varētu bez traucējumiem pabraukt garām. Protams, ir jārēķinās, ka sacensību līkumam ir jābūt pietiekoši lielam, lai viņu varētu iziet divas komandas vienlaicīgi. Viņas, protams, būs katrs savas sieta pusē, bet jārēķinās, ka mēs esam sports ar dzīvniekiem, un attiecīgi ir jāizplāno tā, lai tas būtu visiem droši. Ir iespējams arī, ka trase tiek veikta pēc apļu sistēmas, kad jūs brauciet 2 vai pat 3 apļus. Principā nekur netiek plānots vairāk kā 2 apļi, jo dzīvniekiem vienmuļa trase ne īpaši patīk. Jau 2 apļu sistēma ir vienmēr lūgums izsludināt to obligāti iepriekš, lai sacensību dalībnieki tam varētu gatavoties, jo ļoti daudz suņi parasti treniņos tam nav sagatavoti, un tad sākās suņi stīvēšanās pēc finiša līnijas šķērsošanas, iedomātās, kāpēc viņiem jāskrien otrā daļā vēlreiz ir būs. Tāpēc arī tā nav pati labākā variants, bet bieži vien to nāks izmantot, piemēram, ziemas sacensībās, kad ir kaut kādi konkrēti laikapstākļi iestājušies, ka trase ir saīsināta, lai izpildītu minimālas distances prasības, nākās skriet vismaz 2 apļus. Pēc rekomendācijām trase ir jākonstruē pēc iespējas plašākas, lai veiktu vieglu apdzīšanu. Tas daļai, protams, šobrīd nesaskan vairs ar monosporta tendencēm. Ar monosportu ir domāts kanikros, bikejorings un skūteri viena suņa, kur bieži vien tiek taisītas pietiekoši šauras trases un izaicinošas tehniski, bet tas nenozīmē, ka plata trase nevar būt tehniski izaicinoša. Kaut kādām apdzīšanas iespējām trasē tomēr jāpastāv, vai jums būs jāplāno lielāki starta intervāli, jo pēc starptautiskās komandas sporta sacensību noteikumiem trasē tomēr iespējami ir jābūt apdzīta. Ir obligāti nosacījums, ka ir jādala trase no stāvvietām. Trase nevar iet cauri stāvvietām, steikautiem, un ne tikai stāvošas automašīnas, kas rakstīts noteikumos, bet arī citi lielāki šķēršļi, kuros viegli varētu ieskriet suņi vai tieši pajūgi, tie uz trases nevar atrasties. Attiecīgi pārsvarā tas attiecas uz kādām stāvvietām, bet tam ir jāpievērš uzmanība, lai tā trases daļa, kam jūs skriesiet cauri, būtu pietiekoši droša. Kā minēts arī iepriekš, nevajadzētu šķērsot ceļus, kur ir iespējama dzīva satiksme. Ja gadījumā jums tomēr ir nepieciešams pievienoties tādam ceļam, tad labāk ir izplānot, ka tas tiek veikts ar 90 grādu līkumu, nevis tieši uzreiz šķērsots pāri, bet no līkuma pievienojas šim ceļu posmam un tad veicas nogriezienu, lai nebūtu tā, ka pēkšņi izskriet virsū kaut kādam tuvējušam transporta līdzeklim, neskatoties to, ka iespējams ir slēgta sacensību trase.
Tālāk mums ir jāizplāno starta koridors. Starta koridoram jābūt vismaz 30 metru garam, un tas jāorganizē tā, lai tā galā kādu varētu noņemt arī no trases, ja viņam nav izdevies veiksmīgi uzsākt dalības sacensībās. Starta koridors var būt arī izveidots tā, lai jau pēc 15 metriem būtu iespējams noņemt kādu dalībnieku no starta, viņš ar savu komandu varētu noiet no tās, bet vismaz 30 metru garumā parasti izveidots tiek koridors ar sietiem norobežots, un ja komanda, kā vēlāk noteikumos skatīsim, šo koridoru nespēja šķērsot, kamēr sākas nākamā dalībnieka starts, tad šī komanda var arī tikt diskvalificēta. Jābūt atzīmētai arī ir zonai 800 metru un 150 metru garumā citām klasēm, kur vairs netiek nav spēkā apdzīšanas priekšrocības, un pēdējos 800 metrus parasti mēģina konstruēt tā, lai vēl varētu notikt pēdējās cīņas par pēdējām apdzīšanām, un viņi būtu pietiekoši platā, un tur varētu veikt pēdējos finiša izrāviens, ja tādi nepieciešami. Tā nav obligāta prasība, bet tomēr izplānot tā, ka finiša nav pēc 50 metru pagrieziena, būtu vēlams. Protams, arī starta un finiša līnijām jābūt skaidri noteiktām. Bieži vien tiek izmantot tāda neliela viltība, ka chip timinga radio strīpa, ja tā drīkst teikt, tiek nolikta metrus divus pirms oficiālas finiša līnijas, bet arī par to būtu jāziņo dalībniekiem, lai visiem būtu vienādi un saprotami noteikumi, kurā vietā tiks uzņemts starta laiks un arī finiša laiks. Starta laikam, protams, vienmēr redzam līniju, bet finiša līnija ir jāinformē dalībnieki, kurā vietā tiks uzņemts laiks. Liels ieteikums ir veltīt katram aspektam vairāk uzmanības, lai pēc tam nenāktu darboties ar sekām. Ja jums ir iespējams kaut ko paplānot vairāk, tad tam arī veltiet laiku. Nevis pēc tam būs nepieciešams skaidroties policijai, kāpēc kāds dalībnieks ir gūst kādu traumu, vai skaidroties, kāpēc šajā konkrētajā posmā, teiksim, nav bijusi veikti kādi drošības pasākumi, ja kāds gadījumā atkal būs satraumējies. Par distancēm. Tur es lūdzu jūs skatīt aktuālās sacensību noteikumus, jo viņi ik pa laikam nedaudz pamainās. Drylands tipiski ir 5 km, īsākās distances no 2 km, garākās šķiet ir 8-10 km pajūgiem. Kaman un skijoringa klasēs minimums ir 5 km, atšķirībā no Drylanda, un sprintā ziemā ir arī līdz pat 20 km trases. Lūdzām pievērst uzmanību tam, ka veterāniem un junioriem un citām dažreiz disciplīnām pēc IFS noteikumiem ir jābūt atšķirīgam trases garumam no pieaugušo disciplīnām, jeb elites klases. Junioriem parasti kanekrosā ir nepieciešams skriet mazāk, un vēl dažām citām junioru klasēm vai veterānu klasēm ir rekomendēti mazāki distances apjomi.